kā būtu pati sevi diskvalificējusi. Ziniet, ir interesanti, ka šeit ir pārsteidzoša liekulība. Es, kā kristietis, neīpaši mīlu apsūdzēt citus liekulībā, un arī viņu es neapsūdu. Tagad es jums paskaidrošu. Lūk, Sīmanis izliekās par svēto. Viņš tā uzvedas. Bet būtībā Jēzus saka, ka viņam nav mīlestības. Viņš melo. Saprotat, viņam patiesībā nav ticības. Viņš izliekas taisns, būdams grēcinieks. Viņš tēlo svēto, tāpēc viņš ir liekuls. Bet kristieši bieži izliekas par grēciniekiem, būdami svētie. Viņi, būdami jauns radījums Kristū Jēzu, lielā Dieva meita vai dēls, ir ar pavisam citu dabu. Viņi vienkārši ir svēti cilvēki, Dieva mīļotie. Izliekas kopā ar grēciniekiem uz kādu brīdi, lai justos droši. Un pat runā tā, kā runā grēcinieki. Abi ir Pēteri ar Sīmanu. Viņš sekoja Jēzum, un tur bija ugunskurs, un sveši cilvēki sēdēja apkārt. Tie cilvēki, kuri nemīl Jēzu. Tie ir tie cilvēki, kuri sagrāba Jēzu. Tie ir tie cilvēki, kuri netic Jēzum. Viņš apsēdās pie ļumiem. Jautājums, Sīmen, kāpēc tu vispār tur apsēdies? Tā ir svešs ugunskuriņš. Tevis pārnotiet šie zvēki. Ko tur sēdēji? Kāpēc tu apsēdies pie viņiem? Kāpēc tu aizgāji uz bāru pie tiem cilvēkiem, kuri dzer vīnu, alu un tā tālāk? Kāpēc tu tur it kā savieras? Tu taču tik un tā neesi tāds pats. Tu esi gaisma, viņas tumsa. Tu esi Dieva cilvēks, viņa nav. Kāpēc tu esi nepareizajā vietā? Atnāc! Un viņš tur sēdēja, bet viņi ņirgājās par Jēzu. Beidzot viņi bija noķēruši šo viltus pravieti. Un Sīmanim vajadzēja tur sēdēt un kaut kā ar savu seju ielikties. Jā. Vai kaut kā skumt. Vai ko tur darīt. Viņi saka, klausies. Brālīt, vai tu gadījumā neesi ar Jēzu? Es? Mē. Nu beidz, tev pat acis ir citādas. Tu neesi vilks. Ko tu tēlo? Tu esi ar Jēzu. Nē, es viņu vispār nepazīstu. Dīvaina. Un atkal. Kāpēc tu esi tik neskumīgs, kad mēs visi tagad priecājamies? Draugs, nebiskvalificēsim. Tu esi jauns radījums, pilnīgi jauns. Zini, es tev pateikšu kaut ko vēl vairāk. Kad Dievs radīja Ādamu, tas bija radījums, nevis dēls. Viņš viņu izveidoja no zemes un iedresa garam. Bet, kad Dievs tevi piedzemdēja no augšas, tas nav vienkārši Ādams. Tu esi pieņemts no augšas. Tu esi dzimis no nenīsnīcīga sēkla. Tu neesi vienkārši radījums. Tu esi dzimis no Dieva, veidots no vārdiem. Šis vārds šodien varbūt neizklausās tik, ziniet, kā būtu, bet tas ir grieķu vārds. Un oriģināla valodā tas tieši tā arī saucas sperma. Šodien mums ir neērti lietot šo vārdu. Šajā kontekstā to ir grūti lietot, bet tā ir rakstīts Bībelē, ka tu esi dzimis no Dieva neiznīcīgās sēklas. Un tur ir šis vārds. Tu neesi vienkārši no zemes, tu esi jauns radījums, tu esi jauns šedevrs, tu esi kļūst par Dieva dēlu, tu esi dzimis. Tur, Golgātas krustā, notika dzemdības. Kad Jēzu aiznesa, tur palika pierādījums tam, gan asinis, gan ūdens par to liecina. Tie palika tur, tāpat kā pēc dzemdībām, paliek asinis un ūdens. Tas, kas izgāja no Jēzus miesas, tieši no viņa ribām. Tāpēc Bībele saka, ka tu esi kauls no viņa kaulu un miesa no viņa miesas. To ir tas, ko Ādams teica par Ievu, un tas ir tas, ko Kristus saka par tevi. Ka tu esi kauls no kaula un miesa no miesas. Kristus. Tas ir brīnums, neticams. Tas vispār nav reliģija.
Tas nav reliģija, tas vienkārši ir brīnums. Tu vispār neesi tāds kā citi. Tu esi šedevrs, tu esi jauna radība Kristū Jēzū. Tāpēc tu vienmēr tiksi izglābts no jebkurām nelaimēm. Tiksi izglābts. Dievs vienmēr par tevi iestāsies, jo tavs tēvs ir Dievs. Tev nebūs tādas problēmas, no kuras Dievs tevi neizglābta. Vai tad tu neesi lasījis? Un no visām viņa nelaimēm viņš izglābs. Tā ir viņa rakstīta apsolījuma daļa. Jo tu esi savējais, tu esi dzimis, Dievs nomira par tevi, lai tu būtu. Un Bībele saka, ka tāpat kā mēs bijām Ādamā, tieši tāpat mēs visi bijām Jēzu Kristū. Pirms tu vēl biji piedzimis šajā pasaulē, tu jau biji Kristū, Jēzu. Pirms tava mamma tevi dzemdēja, tu biji Ādamā. Tāpēc tu arī esi piedzimis. Mēs visi esam no viena cilvēka. Jebkurš normāls zinātnieks, īpaši ģenētiķis, šodien pateiks, ka visi cilvēki ir cēlušies no viena cilvēka. Tiesa, evolucionists piebildīs, laikam tikai viena pērtiķa evolucionēja. Jo visi ir cēlušies no viena. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi esam ar dažādu ādas krāsu, dažādām acīm, dažādu augumu, dažādām rasēm, bet mēs visi esam nākuši no viena Ādama. Un mēs visi esam nākuši no viena Jēzus Kristus. Mēs bijām viņā, un lai mēs piedzimtu, bija jānotiek Golgātai. Tāpēc es gribētu jums nolasīt vienu ļoti interesantu pantu no Bībeles, kuru ir ļoti svarīgi saprast. Tas ir Lūkas, tūlīt vienu mirkli. Atvainojiet, nevis Lūkas, Jāņa, 12. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas, 12. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa. Divdesmit seši pants. Kas man kalpo, tas lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un kas man kalpo, to mans tēvs godās. Tagad man dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Dievs atpestīja man no šīs stundas. Bet tieši uz šo stundu es esmu nācis. Tas nozīmē, ka viņš pēkšņi, kad viss pasaules sāka pulcēties Jeruzalemē, lai redzētu Jēzu, pēkšņi saprata, ka viņa zemes dzīve tuvojas beigām. Un viņa gars iekšpusē, viņa dvēsele, it kā apgriezās otrādi viņā pašā. Un viņš saprot, viņš saka, es esmu dzimis tieši šai stundai. Es esmu dzimis tikai ar vienu mērķi, krustam, lai jūs piedzimtu, katrs no jums, tikai tādēļ. Mana dvēsele tagad ir satraukta, ko lai es saku? Tevs atpestīja man no šīs stundas, bet tieši uz šo stundu esmu nācis. Tevs pagodini savu vārdu. Un tad no debesīm atskanēja balss un pasludināja, un vēl pagodināšu. Tauta, kas stāvēja un to dzirdēja, sacīja, tas bija pērkons, bet citi teica, eņģelis runāja ar viņu. Uz to Jēzus sacīja, šī balss bija ne manis dēļ, bet tautas dēļ. Vai jūs varat iedomāties tādu sakritību? Jēzus ar skaļu balsi, Tēvs, pagodini, un pēc šiem vārdiem pērkons no debesīm. Skudriņš par kauržam, lai gan tās bija tikai vārdos. Viņi visi! Oho, tas ir tā, it kā ar viņu runāja eņģelis. Tas ir jums. Tas nav manis dēļ. Tas ir Dievs, kurš vienmēr dzird savu dēlu. Un tālāk viņš saka, šī balss nebija manis dēļ, bet tautas dēļ. Tagad es gribu, lai jūs to dzirdētu. Vienkārši bez brillēm, bez austiņām. Vienkārši tā, kā tas ir rakstīts Bībelē. Lasi Bībeli tā, it kā nekad dzīvē to nebūtu lasījis. Tagad ir šīs pasaules tiesa. Tagad šīs pasaules valdnieks tiks padzīts ārā. Tava pirmā paranoja ar vēlmu ir beigusies. Ne tu viņu uzvarēji, un ne tu viņu notiesāji. Saprotiet, tas notika Golgātas krustā. Ziniet, ir interesanti, un kad es tikšu paaugstināts? Kad būšu paaugstināts no zemes uz krusta, es pievilkšu visus pie sevis.